Lielpilsēta vai province? Tāds ir jautājums. Bet Cirmais Mārtiņš saka, ka laime esot katram savā kabatā. Pilnīgi skaidrs, tas interviju, ka viņš joprojām ir punks. Tas man patika tajā visā. Viņš baigi kruti pateica par tiem brančiem, ka branči īstenībā ir urbānistu lieta un ka viņam patīk labāk parunāties ar ģimeni, ja par tiem cilvēkiem, ko viņš atnāk, nevis, ka viņu katru lai visu laiku traucējas. Ej, čalī, kā tev iet? Nu, hipsteriem ir domāta branči, un tas man likās tieši tā. Es man ļoti pārsteidzu visu tā viņa filozofiju, ko arī Mārtiņš pateica. Tas ir galvenā vērtība, man liekas, cilvēkam ir ieinteresētība. Projektā Austrum Londona bērniem piedāvā bezmaksas mākslu. Es domāju, vai Rīgā būtu kas tāds iespējams. Pretēji latviešiem, kas noteikti, ja Rīgā notiktu olimpiāda, mēs iebliestu stadionu pašā centrālākajā vietā, pašā prestižākajā parādīt, cik mēs jauki un skaisti. Londona rīkojas pretēji, viņi ielika visnelabvēlīgākajā rajonā šo olimpisko ciematu, lai reāli attīstītu. Un skaidrs ir tas, ka šo tu var lasīt kā mācību grāmatu, kas notiek Londonā, tas pēc 5 gadiem būs šeit. Jā, un tajā rakstā bija baigi labā lieta par to pilsētas iepazīšanu citos veidos, kad caur īziņām tev no punkta līdz punktam ir jāiet. Man liekas, ka Rīgā to vajag uztaisīt, un tas ir riktīgi forši. Un par to runāja Robs Rīzons, jā, baigi labais čalis, un man liekas, Latvijai no šitā jāmācās. Es mēģināju sākt lasīt pēc Jeremy Younga un sapratu, lasīt bez viņa mūzikas fonā tas nebūtu īsti pareizi, tāpēc atradu viņa YouTube kanālu un patiesi aizrāvu tas, kā viņš vienmēr domā tieši par šo mūzikas pasniegšanas veidu, jo reāli ļoti bieži labu mūziku nogalina tas, ka tev priekšā stāv cilvēks un savā MacBookā spaida podziņas. Tiešām ir interesanti lasīt par cilvēku, kurš savu mūziku veido deformējot un izmantojot skaņu lentes. Viņam ir muzikāla izglītība, un tas uz to rakstu man lika apsīties, tomēr viņš ir mācīts vīrs, viņš saprot, kas ir notas un vāk viņas nospēlēt, nevis tikai ielikt kompītī un tagad dās, šit, dā, rē, mī un vēl fā. Viņš māk arī uz klavierēm un citiem instrumentiem ko nospēlēt, un tas mūsdienās izzūd, tāpēc es domāju, pat viņa mūzika būs jānokačā un jāpaklausās, jo tas tāds interesants tipiņš. Lielpilsētas ar provinces prizmu ļoti jautri lasām vilkot no vāciņiem līdz vāciņiem tā. Tur teica, ka ārpēc no laukiem atbrauc tā Rīga tik liela, tik skaļa un viss tik pilns ar trokšņiem. Un tad vispārējie raksti bija par to, cik Rīga ir provinciāla, ka īstenībā dzīvo San Francisco un Londonā. Un tas ir no kura punkta skatās. Ja tu esi laucinieks Rīgā, tad ir pilns ko darīt un tad ir dīvainās lietas, ko tev etalons. Jā, viņš viss par to visu runā. Es arī esmu no laukiem, tad man šīs sajūtas līdzīgas bijuši ne tagad, bet kaut kādu laiku apakaļ, ka tu tikai dzīvo kaut kādā, tādā neurbānā vidē, kas varbūt ir pilsēta, bet vairāk viņa līdzinās ciematam. Un tad tu nonāc šeit un tu zaudē sapratni, kur tu īsti atrodies, jo pirmajā brīdī liekas viss ir ap tevi, ka viss kustās ap tevi. Lai sajustu to pilsētas ritmu, tur jāpaiet laikam kaut kādam. Un tas šoks, kultūras šoks un vispār kultūras šoks, ekonomiskais šoks, viss kopā, kas nāk, ko dara tās liela cilvēku masas, kas skrien garām. Tik daudz informācijas visur. Man liekas, ka varbūt tas nav, es vairāk nevarētu to izdzīvot tā, bet tā sajūta ir aprakstīta baigi precīzi. Tu arī nesen esi iegādājis vismaz kādu lietu, uz ko tagad skaties un domā, kādā veidā tā pie manis nonāca. Piemēram, šis žurnāls. Es pajokoju. Šis žurnāls ir lielisks pirkums. Vispār gribēju teikt, ka šis vetotāts man tā liekas tāds riktīgi arhitektoniski urbānais, pilsētu būvnieciskais ir sanācis, un tur patiesībā vajadzētu nomainīt vāciņu, uzlikt Latvijas arhitektūru un iesmērēt arhitektūras studentiem. Te arī, protams, ir ilustrācijas fantastiskas. Tur, ieskatoties, var arī atpazīt situācijas, var uzsmieties. Šīs te, kas ir stila lapas, ir vienkārši nereāli foršas. Ja kas ieraudzīja vāku, man liekas, beidzot Latvijā kaut kas ir uztaisījis, kaut ko iespaidīgu un ļoti kvalitatīvu, jo Latvijā modes žurnāli un sieviešu žurnāli, viņi bišķi baidās būt ļoti radoši. Un šis ir piemērs, kā tas grunge stils un pilnīgi dīvainas drēbes savilktas kopā, un tie mati man ļoti patīk, un žēl, ka es neesmu uz tā vāka. Viss!